Nu ko, jautājums par gaisa kvalitāti Bolderā un Daugavgrīvā nonāk līdz Rīgas domei. Šodien Rīgas domes mājokļu un vides komitejai, arī tās priekšsēdētājiem Viesturam Zepam, tiks iesniegts iesniegums ar lūgumu izsludināt ārkārtas komitejas sēdi un tās darba kārtībā iekļaut jautājumu par ekoloģisko situāciju Bolderā un Daugavgrīvā. Lai sasaukt ārkārtas sēdi, ir nepieciešams savākt 5 komitejas deputātu parakstus. Redzēsim, kas būs tālāk. Vai izdosies savākt šos parakstus? Ja neizdosies, jautājums tāpat tiks izskatīts parastajā komitejas sēdē. Jebkurā gadījumā sekojiet līdz informācijai, būs karsti un būs interesanti. Jo cīņa par mūsu tiesībām dzīvot tīrā vidē turpinās, un viņi tiks novest līdz galam.